kā var pieradināt bērnu izmantot elektrisko zobu birsti? Un tur jau ražotāji padomājuši, pieņemsim, rekur pašiem mazākajiem, viņas ir uztaisītas šādas te smukās dzīvnieciņu formās. Šīs konkrētās rekur ir no Bražu Baby Wild Ones, te ir daudz dažādi tie dzīvnieciņu varianti. Un papildus smukajam dizainam, viņām rekur arī šādu te gaismiņu, ieslēdz kādā no režīmiem, tad viņi vēl maina krāsu, protams, lai vizuāli tam sīcim būtu interesantāk kaut kas tīrīt zobus. Un tad pēc tam jau, kad ir lielāki, tad rekur ir šīs te Philips Sonicare, un tad tur jau nāk klāt telefona aplikācija, ar kur kopā, tad viņi kopā ar to mošķi tīra zobus, un ja 2 minūtes kārtīgi iztīrīja zobus, tad viņš ir priecīgs, ļauj viņu spēlēties, pārkrāsot, pārģērbt, savukārt, ja to zobirsti izslēdz ārā ātrāk, viņš paliek dusmīgs un neļauj ar viņu vairs spēlēties. Un tad, ar šīm dizainiem, ar gaismiņām un ar spēles opcijām, sīči tiek ieinteresēti vairāk tīrīt zobus, un īpaši, es zinu no vecāka pieredze, ka Philips Sonicare ar aplikāciju, viņi super duper strādā, līdz brīdim, ka bērni saprot, ka viņi var vienkārši to zobirstu darbināt, lai dabūtu balstu tam mošķim. Bet, līdz tam brīdim viņi jau ir pieraduši pie elektriskās zobirstas un ir gatavi viņu izmantot katru dienu.